Labdien! Esmu redzējis tādus mākslas darbus, kuri bija ļoti skaisti. Viņi bija darināti ar rokām, tie bija tādi izšuvumi uz auduma. Un tā priekšpuse viņa bija skaista, tur bija kaut kāda bilde izšūta. Bet interesanti, kad es skatījos to otro aizmugurējo pusi, tur bija cilpiņas, tur bija tā, viss liekas tā šķībi, greizi, un nekādas jēgas tur nebija. Liekas tāda, kas tur tādai bildei, kas tur var būt, bet tad, kad pagriež to atkal priekšpusi, redz, cik tur viss ir skaisti. Šodien tas ir līdzināms ar mūsu dzīvi. Mēs ne visu varam saprast, ko Dievs mūsu dzīvē dara. Un liekas, tur ir cilpiņa, tur ir tāds diedziņš pāri, sarkans, vēl tālāk ir zils, un liekas, tam nav nekāda sakara. Un mēs līdz galam visu nesaprotam. Bet es ticu, ka tad, kad atnāks mūžība, Dievs parādīs mums to priekšējo pusi, to, ko viņš gribēja padarīt, to skaistumu. Un tanī brīdī, mūžībā, mēs ieraudzīsim, mēs tiešām pateiksim, kā jau arī šeit virs zemes varam pateikt, Dievs, cik tu esi varants, cik tu esi gudrs. Man viss nebija skaidrs, bet es zinu, Dievs, ka tu manu garu mainīji. Tu viņu pārveidoji tais grūtībās, tais situācijās, un tu biji kopā ar mani. Un tāpēc šodien mēs esam tie cilvēki, kas vēl tikai uz šī zemišķā ceļa, un mēs ejam uz debesīm, un tāpēc mēs redzam tikai to otro pusi, kura mums nav tik skaidra, bet pienāks tas laiks, un redzēs, tā bilde būs apskaidrot, kā arī Jēzus teica Jāņa 13. nodaļā 7. pantā Pēterim. Jēzus atbildēja viņam: ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Tāpēc, redzi, sākumā mēs varbūt nevaram saprast, ko Dievs tagad dara, bet pēc mēs sapratīsim, un mēs visu mūžību teiksim to, kas ir tiešām cienīgs, saņems slavu, godu un pateicību, kurš ir mūsu glābis, kurš ir mūsu pārveidojis un aizvedis līdz savai valstībai. Mīļais kungs, es pateicos tev par to, ka tu zini visas lietas. Tev ir zināmi visi tie procesi, kas notiek manā sirdī, manā prātā. Tu zini, Dievs mans, kas manī ir vēl jāizmaina. Un caur kādām situācijām tas ir jāizdara līdz galam. Es to nevaru vienmēr saprast, bet es zinu, Dievs mans dārgais, ka manā dzīvē nav nejaušības. Slava tev, ka tu esi manas dzīves autors, un tu esi tas, kas mani vada ar savu roku. Un es pateicos, ka varbūt tagad nav skaidra tā situācija arī šim cilvēkam, kas tagad to klausās. Es lūdzu tev, Dievs, svētī, lai mēs varam uzticēties tev un zināt, ka tu visu dari pareizi. Paldies tev, es pateicos tev Jēzus vārdā. Āmen. Dievs svētība tev, uzticies tam kungam līdz galam, un viņš būs pagodināts tavā dzīvē. Visu labu!